Labdien, no ko? Esmu apakaļ ar pilnīgi sveiku video. Jā. Kā redzam, bišķi savādāk kaut kā viss izskatās. Un esmu gatavs uzfilmēt, teiksim, tādu kā video par, vienu personāžu vārdā Arvīds Štern, a.k.a. Arvīds, lai vai kādam cilvēkam uzvārdā. Bet es domāju, ka čalis gribētu iet augstāk no mūzikas industrijā, viņam vajadzētu smagi augt. Neesmu baigās mūzikas eksperts, bet, es pateikšu tīri savus viedokļus tam, kam es esmu gājis cauri, un kā plus, mīnus tam visam būtu pareizi jābūt. Jā. Un tam dziesmām, kā zinām, ir arī klipi. Labi, skatīsimies un vērtēsim. Pirmais klips būs Neskaties uz mani. Tā esam tagad te iekšā ielīduši and domāju, klausīties varam. Tātad, ievads ir ok, viss pārējais tā kā sajiet labi, skatīsimies, kas notiek tālāk. Без мани, я без тебя тебе, я без тебя сия, не скажи мани, садак подержу, не скажи мани, я без тебя тебе, я без тебя сия, не скажи мани, не скажи мани, салас мандригу, сабес мандригу, сабес регу, салас мандригу. Nesapratu, ko tu teici. Cik es sapratu, tu biji lirikas arī metis iekšā. Paskatīsimies uz lirikām. Būsim reāli, Izklausītos daudz savādāk, ja tas viss skanētu labāk. Kādu sunu es te taisu? Esmu pētnieks, esmu eksperimentētājs. Es eksperimentēju. Ko es varu, kā es varu? Kas no tā būs? Pilna arāna ar stadionu, pilna himni ar gaļu, pilna migrāna ar baļu, pilna jēga ar bēdu, pilna arāna ar stadionu, pilna himni ar gaļu, pilna migrāna ar baļu, pilna jēga ar bēdu. Kamēr tu zaudē savu dzirdi, kamēr tev nokrīt taujas un tavs lunas labāk rēt par mani ar salaustu žoklī. Ja tu tiešām domā, ka esi labāks par mani? Tiešām domā, ka esi labāks par mani? Tu? Nevar. What the fuck, veicība, ļaunts, Pirmām kārtām, es nesapratu, kas tas tāds pa mūzikas stilu, ko tur centies eksperimentēt, visu pārējo. Teksts man pilnīgi galvā nenes nekādu loģiku tam visam. Būsim reāli, Ja teksts nestu loģiku tam visam, vokālu es pilnīgi nedzirdu. Pilnībā. Nonsens. Man jāiet reāli
aprakstā, lai es varētu saprast, ko tu reāli esi īsti uzrakstījis. Un visa pārējo huiņa, nu, būsim reāli. Pirmkārt, tekstam jābūt loģikai. Otrakārt, bītu var bišķī klusāk pagriezt, lai tu reāli saproti, ko tur, kāda ir tā doma, ko centies pateikt. Jā, man arī pašam nav gājis baigi spoži ar šito visu mūzikas slīpēšanu, tas, lai bīti skanāt līdzi tekstam, bītis, jā, pavadījums, kā teiksim, jā. Bet, tu pat reāli, nesaprotu, kādu mūzikas stilu tu centies uz hip-hop bīta taisīt. Jo, šitais galīgi neiet kopā, viņš neiet kopā vienkārši, fiziski būsim reāli. Neskaties uz mani, bez tava dzīve, bez tava seja, neskaties uz mani, sadāk valiešu, neskaties uz mani, bez tava dzīve, bez tava seja, neskaties uz mani, savas man prieku, sabas man diegu, sagriezt riebu, savas man rieku, savas man prieku, sabas man diegu, sabas man riebu, savas man rieku. Damn. Pirms uzlieku nākamo dziesmu, jā, dziesmu. Aprunāsim mazliet to, ko es jau teicu. Kas tas vispār Arvid pa mūzikas stilu? Pirmkārt, ko centies tur izdabūt ārā uz hip-hopa bīta, es nesaprotu, un tur puse reāli neiet kopā, jā, būsim reāli. Tur jāiet ir visam tekstam cauri, lai saprastu, kādu domu tu tur centies izveidot, jo parasti mūzikā ir tā, ka, ja tu raksti dziesmu, tu viņu raksti kaut kādu domu, par kaut kādu konkrētu tēmu, un tam tā jābūt, tekstam jābūt saprotamam, bet tavs vienkārši kaut kāds neskaties uz mani, tur riega kaut kāda, kas tas vispār pa vārdu, ko tas vispār nozīmē, es nesaprotu. Kopsavilkums par šito dziesmu ir trash. Būsim reāli, vai cīto jāpacenšās labāk. Labi, uzliksim līdz nākamo viņa masterpiece, Arvids Šterns atver acis, šitais tā kā viņa debijas singles. Tā tulīt uzliksim ekrāniņu, tā te kaut kāda māja. Yo. Yeah. Yeah. Alles dann ist back. Parādīju tādā vienu kotletī, pateic, ka man tādu daudz. Parādīju spīdīgās lietās, pateic, ka tās ir īstās. Parādīju tādā vienu kotletī, pateic, ka man tādu daudz. Parādīju spīdīgās lietās, pateic, ka tās ir īstās. Un tauta uzdasmoja. Es neesmu reperis, es neesmu dzējnieks. Ja tu neesi repers, neesi dzējnieks, what the fuck, kāpēc taisi tādu mēslu reāli, tu mūzikai reāli konkrēti, godīgi teiksim, taisi tādu kā apkaunojumu. Damn, bro! Pamosties! Auč. Tāpēc par flow un atskaņām aizmirsim. Tas ir mans momentas šādiens. Tauta uzdasmoja, es pasmējos. Tauta ņirkājās par mani, es smējos par to. Ja tu esi tiek gudrs, kāpēc nesaproti jokus. Es smējos par tavu gudrumu, jo vēl nesapratis, kas ākstos. Es ākstos, jā, es ākstos. Jā, es esmu miljonārs, kurš pacēlās uz tavu gudrumā. Ja tu esi āzis, tu esi
Sešlundis manī, un vēl nesako, nesaprot, nesako. Jā, sapīzot bišķi vārdos. Jā, es esmu miljonārs, kurš tiņu sapirkstu, un tu vēl to nesiedz. Miljoniem neizvaras mans maks, Laidies kāds nabaks tu pats, Ķēdītis ir tikai daļa no aizbergā, pārējā daļa jums paliek neskartā. Uzmet jūs ar elpas vilcienu, skrienu nenokavē savu vilcienu. Kamēr tu man dirs komentārā, es paceļu savu haipu tālāk. Notirs mani tālāk, man patīk, kā tu mani nodirs, tikai tāpēc, ka tu esi dalbajams. Ja tu esi dalbajams. Tā, nu verdikts tagad par šito dzīvišķi, Arvīdu, karoči, ja skaties manu, ja skaties, protams, šo video, ja, būsim reāli, TikToks nav tā vieta, kur var publiski kaut kādu reāli video baigi tur likt un baigi sevi izrādīt un vēl kaut ko, tāpat būs cilvēki, kas tevi reāli nories, apsmies un tā tālāk. Es esmu tam visam gājis cauri un tāpēc TikTokam reāli esmu paņēmis tādu kā pauzi, jā, bet, mazo krustiņu pāri. Bet jā, tev jācenšās daudz, jācenšās smagi ir un ceru, ka tev viss turpmāk arī izdosies, bet, būsim reāli. Kaut kā tā, lai tas viss sanāktu tev personīgi, jo, es nesaku par tevi neko sliktu, bet, tev reāli tie teksti vienkārši tad nonsens, reāli neiet nekas uz bīta, tekstam galīgās loģikas nav, izņemu, vismaz otrai dziesmai, jā, pirmā dziesmai kaut loģika vismaz saskatāma ir. Loģiski, ka tauta vienmēr smiesies par tevi, tas ir skaidrs jau, kad reāli par tevi smiesies. Jo reāli mēs, neviens neesam ideāli, katram ir savu plusu, savu mīnus, jā, par to vienmēr cilvēki smiesies un irgāsies, un tur būs vienkārši pizģēts. Būsim reāli, tā. Ja es esmu miljonārs, kur pacēlās uz tavu glupumu kāds, bet, ar TikToku reāli daudzi baumo, bļāns, ka var baigi ahu, pelnīts, teikšu godīgi. Varbūt tie varbūt niecīgi papildus ienākumi ar tiem strīmiem, jā, ar tām tiešraidēm, bet, es tur neuzskatu baigo miljonāra peļņu. Tur nav reāli nekāda baigā miljonāra peļņa ar tiem strīmiem. Tas tā kaut kā. And par Arvīdu Šternu ceru vecīgi, kad izlaidīs vēl kādu dziesmu, lai varētu, bet, protams, ceru, ka labāk ne jau šitādas rūpīgi sēkot miskastas. Jā. Ceru, ka tev veiksies tavā mūzikas karjerā UTT ML, kaut kā tā, something like that. And, ko mani pēdējie vārdi, beidzot šo te video sakoposim visu kopā. Tātad par Arvīdu Šternu, varu teikt to, jā, pateiksim to. Pirmkārt, ir izaugsme, otrkārt, vairāk atskaņu vajag, pacensties vismaz loģiskāku tekstu sarakstīt, pirms raksti tekstu, jā, mans ieteikums, ieklausies bītā, ieklausies. Ja tu neieklausīsies, būs tā, ka bīts reāli būs ļoti ātrs, tad tur kā gliemezis vilksies viņam pa pakaļu ar savu tekstu lasīšanu. Es nerādīšu piemērus, ja, no savas puses, bet, jūs jau sapratāt manu ideju. Bet visādā ziņā, ja tev patika šis video, obligāti nospied laiku, kā arī abonē manu kanālu te lejā un te kaut kur uzspied laiku. Kaut kā tā. Čau.